Sveicināti! Šodien mēs nevis orhideju pārstādīsim, bet orhideju glābsim. Šī ir manas meitas orhideja, kuru viņa nopirka, un viņai viņa ļoti patika. Un es viņu laistot ar visām savām pārējām orhidejām laiku piefiksēju, ka viņai lapas tādas tā kā audumiņš. Redziet, nav nekāda stingruma. Liekas, laikam nelaistu pietiekami labi. Bet paskatieties, saknes iekšā ir nopuvušas. Tas viss ir materiāla dēļ. Tas nav tāpēc, ka orhideja nav pietiekami laistīta. Tas ir dēļ substrāta, kas viņai iekšā. Un liekas, ka viņa ir izžuvusi. Nē, viņai ir visas saknes nopuvušas, jo substrāts ir, nezinu kāds, ņemsim ārā, skatīsimies, bet reāli saknes, redziet, visas ir pārpuvušas. Un bieži cilvēki var sajaukt to, ka, liekas, ūdens nepietiek. Bet patiesībā lapas sākušas tā uzvesties nevis dēļ saules vai siltuma vai ūdens nepietiekamības dēļ, bet tāpēc, ka ir visas saknes nopuvušas, un jūs mēģināt laistīt vēl pa virsu, un paliek arvien sliktāk. Un, diemžēl tā ļoti daudz orhidejas aiziet bojā, tāpēc, kad cilvēkiem liekas, ka lapas kļūst sausas tādas tā kā drēbītes, un tas ir ūdens trūkuma dēļ, tas ir patiesībā slikta substrāta dēļ, kur visas saknes iet bojā, un jūs vairāk viņu laistat, jo sliktāk paliek. Bet mēģināsim tagad viņu glābt. Tā, ar to, ko mēs sāksim, kā vienmēr ņemu maisiņu, un nogriezīšu ziedekātus. Man šķērs ir nosterilizētas, šķērs ir sterilizētas ar uguni vienkārši, ar šķiltavām. Tā, gribu nogriezt ziedekātus. Ja jums ir orhidejas, kuras ir slimas, beigtas vai mocās, grieziet tos ziedekātus nost. Viņai tiešām ir jāmēģina tagad visu enerģiju koncentrēt uz to, lai atkal augtu, lai atkal būtu skaistas lapas, nevis uz to, lai viņi mēģinātu tur pēdējos ziedus izdzīt. Tā, to arī daram. Skaisti ņemam vienu ziedekātu nost un otru ziedekātu nost. Liekam maisā. Ja jums orhidejai būs tik slikti, viņi ļoti ātri tos ziedus arī nometīs. Viņi tiešām mocās. Tad paspiežam podiņu un skatāmies, kas ir iekšā. Podiņu metīšu miskastē. Jūs gribat smieties? Šī ir kūdra. Orhideja ir iestādīta kūdrā. Lūk, tā dara veikalos. Dažos orhideja paņem un iestāda kūdrā. Kura, protams, ļoti skaisti un ātri nonāk nost. Tās nav sfagnum sūnas, tas nav kokos, tā ir kūdra, skatieties. Tā ir vienkārši kūdra. Lūdzu, zemes gabali. Lūk, tā dara dažos veikalos. Un jūs redzēt, kādas ir tās saknes. Tās saknes ir vienkārši tāpēc, ka orhidejas nekādā gadījumā nedrīkst likt kūdrā. Viņām vajag gaisu, viņām vajag elpot. Viņas fotosintezē, viņas nevar vienkārši iestādīt zemē un domāt, ka tur kaut kas būs. Un šī orhideja lapām, jūs redzat, būtu apdegumi, jūs varētu redzēt kaut kādus dzeltenumus vai melnus pleķus pa vidu, bet nē, lapām nav nekāda vaina, bet jūs redzat, viņas ir saraušās, viņām dzert gribās. Bet visas saknes lēnām ir mirušas. Tā, tas, ko es tagad darīšu, es viņu noskalošu no visas skaistās kūdras ārprāts. Cilvēki iestāda orhideju kūdrā. Un tagad šīs orhidejas varēs lieliski redzēt, kā izskatās beigtas saknes. Tā ņemam un velkam. Lūdzu, nonāca āda, palika diedziņš. Un tā būs ar visām saknēm. Vot, kas notiek, kad iestāda, šī ir beigta sakne. Kas notiek, kad iestāda orhideju kūdrā? Lūdzu. Visas saknes ir mirušas. Un tas var notikt arī, ja jums ir ļoti ilga orhideja stāvējusi tur pašā substrātā, un substrāts ir pārvērties bez maz vai kūdrā, tieši tas pats notiks ar pārējām visām saknēm. Sakņu sistēma. Tā, sakņu sistēma ir viena sakne. Viena dzīva sakne. Jūs redzēt, visas pārējās
ir beigts. Un tāpēc šī orhideja sāka kalst ārā, jo viena sakne nevar visu orhideju pavilkt. Un tas, ko es darīšu, es visus tos diedziņus apgriezīšu tagad. Jūs redzēt, kā veikalos dara. Viņam interesē, lai jums tā orhideja vienreiz nozied, viņi pēc tam jūs izmet miskastē. Un viss, un pērkat jaunu. Bet tomēr jau gribās, lai tā orhideja pazied vēl pāris gadus, jo orhideja, kā es saku, dzīvo, kamēr jūs par viņu rūpēties. Tā, nu man ir viena sakne skaista. Ir nogriezti visi diedziņi, jo tās ir visas beigtas saknes. Es gribu vēl nogriezt vairāk tagad piekopt ziedu kātus. Nekādā gadījumā neļaujiet orhidejām šādā stāvoklī ziedēt. Jo tas, kas notiks, orhideja var izdomāt, ka man ir beigas, es te izdzīšu ziedus, cerēšu, ka viņus aputekšņos un pēc tam cēlu nomiršu. Tā nedariet. Tā, tagad, ko es izdarīšu, es viņu noskalošu, saknes noskalošu un ūdeņraģu pārskābi 3% nopūtīšu visu kārtīgi, lai viss izburbuļo, viss tas, kas tur ir iekšā likts. Jo tur varbūt, ka jau ir sākusies pūve dēļ tā, ka ir bijis pārāk liels mitrums, orhideja nav elpojusi. Nezinu, kas tur iekšā, pat tārpi varēja būt iekšā, nu tur viss kaut kas varēja būt iekšā. Tā, lai kā šī sakne izskatās, jūs redzēt, ka viņai ir melnumi, tāpēc, ka viņa nenāk nost, es viņu atstāšu, tāpēc, ka šī ir vienīgā cerība. Tātad tagad kārtīgi visu nopūšam. Nekas īsti neburbuļot, varbūt centrs vēl nav, bet pats stumbrs nav sācis spūt. Tā, un tagad, kad orhideja ir nopūsta, es viņu atstāšu vismaz pāris minūtes, lai viņu paburbuļo, ja nu tur kaut kas arī ir bijis. Substrāts, kurā es viņu stādīšu, ielikšu, nezinu, man teikt, bail teikt stādīšu, tāpēc, kad, kā es redzu veikalā, viņas liek kūdrās. Es stādīšu tādā mizas un ceramisa maisījumā vai ķeramzīti, kā viņu sauc, tādā maisījumā, jo es gribu, lai viņai ir pietiekami daudz gaisa, lai sakne var normāli attīstīties, varbūt dzīt jaunas saknes, bet es arī gribu, lai tomēr tas mitrums tur saglabājās. Tāpēc saknēm šoreiz klāt būs mazliet ceramisa piejaukuma. Ja jūs lietojat ceramisu, viņš ir vienalga, vai tur ir mazliet piejaukuma vai vairāk, viņš ir noteikti jāskalo. Tāpēc, ka tad, kad viņu veido, ir ļoti daudz vienkārši rūpniecības putekļu. Un tas viss ir jānoskalo nost, jo nedod Dievs man tagad tai vienīgajai dzīvējai saknei pieķersies kaut kas. To arī darīsim. Kā es saku, zelta rakšana. No viena trauciņa otrā, un jūs redziet, ūdenī tomēr tur viss kaut kas iznāk ārā, tad ir kaut kādi zari. Nezinu, kāpēc, tos ņemiet ārā, tas nav vajadzīgs, ir vajadzīgs tikai, lai ir koka mizas un ceramzīts. Viss. Nekas cits te nav vajadzīgs. Redziet, nāk tomēr netīruma ārā no ūdens. Es gribu, lai man augsne ir tīra, svaiga, bez nekādiem piejaukumiem. Jo, ja jūs lietojat ceramisu, tad viņš nāks ārā tie māla putekļi no porām. Noteikti pieciet līdz tādam stāvoklim, kamēr tur, kā jūs redzēt, nāk tīrs ūdens ārā. Tad jūs ziniet, ka jūs viņu varat lietot. Tā, tagad substrāts ir gatavs. Vajadzētu tagad noskalot orhideju. Skalojiet ar siltu ūdeni, istabas temperatūras, ne pārāk karstu, ne pārāk augstu, jo orhideja ir tropisks augsts, viņai nepatīk ne augsts, ne karsts. Patīk tāds patīkams silts ūdens, istabas temperatūras. Tad būs ļoti interesanti, kā es viņu mēģināšu iestādīt. Es ņemšu šādu podiņu, man ir orhideja ar vienu sakni. Tātad diezgan daudz apakšā man būs vienkārši jāpilda ar substrātu. Pildam apakšā, es ņemu svaigu jaunu orhideju podiņu.
esmu viņu piepildījusi reāli, 2/3 bezmazvē. Ja, te jau, nav jau, kur to orhideju stādīt, tā viņu tagad dziļi nevajag stādīt, viņu vajag tā pa virsmu, man vajadzēs vēl mazliet pielikt. Jo, nav man orhideja sakņu sistēmas. Tā. Un tagad es vienkārši viņai uz tās saknes uzbēršu. Uzbēršu to, ko es varu. Ja jums ir orhideja tikai ar gaisa saknēm, tās, kas aug ārā no poda, nelieciet tās saknes podā, tāpēc, kad viņas nav pieradušas, viņas aizies bojā. Un reāli orhideja, kā vienmēr, viņai ir 100 varianti, kā izdzīvot, un tāpēc ir tās gaisa saknes. Jums ir saknes aizgājušas bojā, pilnīgi visas, kas ir podā, tās gaisa saknes reāli izglābs orhidejai dzīvību. Tāpēc, ja jums ir gaisa saknes, šī nav gaisa sakne, bet ja jums viņas ir, stādiet viņas ārpus poda, tāpēc, ka viņas aizies bojā, tāpat kā pārējās podā. Tā. Orhideja tagad man sēž podiņā, brīnās par dzīvi noteikti, sakņu sistēmas nav, nekā nav, un dzīve izskatās diezgan traģiski. Es iespraudīšu kociņu blakām, lai viņai ir vienkārši vairāk stabilitātes. Vienkārši blakām, pie galvas. Jo orhidejām nepatīk, ka viņas pa podu ņemās ārdās, un viņām tomēr vajag kaut kādu stabilitāti. Un es tāpēc izmantoju šo kociņu, lai viņai ir kaut kāds atbalsts, lai viņa ir mazliet stabilāka podā. Tagad noslaucīsim lapas. Es ļaušu substrātam tagad izžūt, un lai sakne beidzot, man liekas, pirmoreiz mūžā var pār. Ļoti ceru, ļoti ceru, ka te kaut kas izdzīvos, kad orhideja sāks dzīt jaunas saknes. Es tagad ļaušu substrātam pilnībā izžūt, lai tā sakne var pelpot. Un tad viņu atkal laistīšu tāpat kā pārējās orhidejas, bet skatīšos, lai substrāts nekad pilnībā neizžūt. Tāpēc, ka šai orhidejai ir tikai viena sakne, un jūs redzat, ka viņi mocās, un mēs esam noslaucījuši visas lapas, es viņu arī smidzināšu. Smidzināšu es viņu tā. Paņemšu salvetes gabalu un ielikšu viņu centrā. Ņemšu lietus ūdeni. Varat arī parastu ūdeni. Es vienkārši šādās situācijās labāk ņemt lietus ūdeni un no attāluma apmēram 30 centimetri smidzināšu. Jo šī brīdī arī orhideju lapām būs jāmēģina uzņemt ūdens, kad, viena sakne. Orhideja reāli mocās. Kāpēc salvetes ieliku vidū? Tāpēc, ka ja es iesmidzināšu tur centrā, un tur centrā saveidosies pārāk daudz ūdens, un tur sāksies pūveni, tad būs vienkārši orhidejas apokalips, un ar to arī viss beigsies. Orhideja nebūs nesāknes, būs izpuvis centrs, un orhideja vienkārši aizies bojā. Smidzināšanu es šādā veidā darīšu katru otro dienu. Jūs redzēt, izņem salveti, centrs ir sauss, bet lapas ir mitras, jo, diemžēl šobrīd tas ir tas, kas orhidejai ir nepieciešams. To es darīšu līdz lapas sacelsies, jo viņas sacelsies. Ja vēl tur ir orhidejai cerība, viņas sacelsies. Un paliks atkal stingras, un te jūs varat likties mierā un beigt viņu smidzināt un cerēt, ka sāks jaunas lapas augt. Ja nāk ziedu kāds, grieziet viņu nost, jo orhideja, kā es teicu, var izdomāt, ka viņa izdzīt ziedus, gaidīt, ka viņus apoteksnēs un turpināt sevi sēklās un pati nomirt. Neļaujiet viņai to darīt, piespiediet viņu reāli strādāt pie tā, lai būtu jaunas saknes, lai būtu jaunas lapas. Tagad es ceru ļoti, ka viņi sāks dzīt saknes jaunas iekšā šajā podiņā. Tad, kā jūs varat redzēt, tā lūk, dažkārt veikalā mums stāda orhidejas, vienkārši kūdrā. Un vēl vienreiz, ja jūs redziet, nopērciet skaistu orhideju, skaistu ziedu un tā tālāk, un jūs paņemiet mazliet maliņā, un tā ir kūdra, raujiet to orhideju ārā, pārstādiet viņu, jo tas ir vienkārši orhidejas gals, tās ir beigas, ja viņai būs kūdra uz saknēm, viss saknes aizies bojā, orhideja aizies bojā.
Jūs varat iedomāties, ka bērns pats aiziet uz veikalu, iztērē naudiņu, vai arī pieaudzis cilvēks orhideja, kurā vajadzētu dzīvot gadiem, un viņam pāris mēnešu laikā reāli šī orhideja ziedēja 2 nedēļas, un tad es piefiksēju, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, jo ziedi sāk krist nost un lapas kaut kādas nebija kārtībā, es pastījos podā un bija tāds, nu viss skaidrs. Tātad, ja jums ir kūdra saknēs, jūs vienkārši paņemat un redzat, ņemiet viņu ārā ar visiem ziediem, mēģiniet pārstādīt viņu ar visiem ziediem, jo jūs reāli izglābsiet orhideju tajā brīdī. Es mēģināšu uztaisīt video, ja viņai izdzīvos un pacels lapas, parādīt, kas ar viņu notiek tālāk. Lūk, šādi, skatīsimies, kas no tās sanāks, bet tā es mēģinu glābt orhideju. Un atkal es smidzināšu viņu tā, kā jau es rādīju, katru 2. dienu. Paldies! Ja video patika vai nepatika, rakstiet komentāros, jautājiet par orhidejām, kas jums interesē, es uztaisīšu video. Ja video paciet laiku un parakstieties. Paldies!